Sveicināti skatītāji! Mēs agronomu brokastu partneri Jāra Latvija, Corteva AgriScience un Agricon esam atkal uz lauka, lai sniegtu jums kādus domu graudus par to, kā labāk veidot augkopību. Ir 2023. gads, 15. septembris, Sandras vārtdiena, apsveicu. Notiek augsņu kaļķošana, augsnes apstrāde un ziemāju sēja. Kā arī tuvojās tas periods, kad darbi samazināsies, savilks saimniecības bilanci, kā tad šis gads ir noslēdzies, kas ļaus tālāk plānot, kā tad šos iesētos ziemājus tālāk nākamgad barot un kopt, kā arī gatavoties nākamiem vasarājiem un jau 2025. gada ziemājiem. Šī plānošanas laikā mēs Agricon iesakam saredzēt, ka augsnes auglība un augsnes auglības sakārtošana ir viens no svarīgākiem soļiem, lai saimniecība piedzīvot izaugsmi un stabilitāti. Jā, pēdējos gadu notikumi, pasaules satricinājumi ir pacēluši izēvielu cenas, nepietiekami pacēluši saražotās produkcijas cenas. Jā, dabas apstākļi ar augstumiem, sausumiem mēdz lauksaimniekus pārsteigt sezonas vidū un noraut ražas. Daudzām saimniecībām šis termins izaugsme un stabilitāte, ņemot vērā šos pēdējos pieminētos faktorus, saroja tādus mīnusējā. Bet ko nu mums darīt? Mums lauksaimniekam ar to ir jātiek galā. Mēs kā Agricon tomēr arī saredzam iespējas. Un Latvijas iespēja ir vēl joprojām neiegūtā nepietiekama augsnes auglība. Latvijā 1/3 Latvijas platību ir ar ļoti zemu fosforu. Es gribu uzsvērt ļoti zemu. Ko tas patiesībā nozīmē? Katrs lauksaimnieks ir saņēmis kādreiz augsnes analīzes. Mērvienībās ir elementu formā, ir oksīdu formā, piemēram, fosfors, kas tiek izteikts pret 100 vai 1000 gramiem augsnes. 2011. gadā šeit vienā no nogabaliem šim laukam fosforu līmenis pēc analīžu rezultātiem bija 1,6 mg elementu fosfora uz 100 gramiem augsnes. Ko tas nozīmē praksē? Pārvēršot šo mērvienību pieejamā fosfora daudzumā hektārā 25 cm dziļumā, tas ir 130–140 kg pieejamais fosfors. Optimāli, jeb augam komfortablais apjoms, jeb piesātinājums, ir tad, kad augsnē jau dabiski, kopā tiek nodrošināti savi 400–450 kg fosfors hektārā. Tas ir ļoti liels trūkums no barības elementu pieejamības. Šis fosfora deficīts rada savus 10–15% ražas zaudējums, jeb neapgūtā raža šādos apjomos tikai viena šī elementa dēļ. Pat tad mēs strādājam ar konstantām mēslošanas devām, mēs nenokompensējam pietiekami šo fosfora daudzumu. Parasti tiek mēslots apmēram apjoms oksīdu formā 50 kg hektārā. Tātad šiem 130–140 kg mēs pieliekam 50, tas būs 180–190 kg. Viss paredzētais apjoms, kas tam kultūraugam tajā sezonā ir paredzēts. Bet augs jutīsies labi tikai tad, kad būs 400 un 450 kg. Tas tomēr ir 2–2,5 reizes zem tāda iztikas minimuma priekš auga, lai viņš varētu sniegt labus rādītājus. 1/3 Latvijas platību ir ar zemu fosforu, nevis ļoti zemu, 20% ir ar optimālu un 10% Latvijā ir ar augstu fosforu līmeni. Un šīs nevienmērības ir nevis tā, ka tas ir raksturīgi reģionāli, bet tas ir raksturīgi viena lauka ietvaros. 10% virs optimuma nozīmē to, ka tur ir 600 un pāri kilogramu hektārā augiem pieejamais fosfors jau dabiskais resurss. Papildus mēslošana ar fosforu tādos apstākļos un šajos ekonomiskajos apstākļos neattaisnojas absolūti, jo ražas pieaugums šajā gadījumā nebūs. Vairāk kā puse Latvijas platība ir ar pazeminātu kālija daudzumu nodrošinājumu augsnē. Tas veido apmēram no 8–10% ražas zudumu. Trešā daļa platību, kurās mēs kā Agricon kompānija esam veikuši analīzes, ir ar pazeminātu nepietiekamu augsnes reakciju. Ja mēs, protams, skatāmies vairāk uz Kurzemes, Vidzemes un Latgales reģioniem, tad šī gadījumā mēs runājam varbūt pat par pusi platības no saimniecības, kura pH līmenis neatbilst. pH līmeņa ietekme uz ražu ir vēl drastiskāka.
Tas ir vairāk pat kā fosfora kālija deficīts kopā. Tāpēc mēs Agrikon iesakam strādāt ar mēslošanas kartēm. Tādējādi jūs sasniegsiet to augsnes potenciālu, kas ir jūsu saimniecībā. Latvijā vēl joprojām ir ļoti liels potenciāls pacelt ražas, mūsu klimatiskie apstākļi un augsnes mehāniskās īpašības to ļauj. Izmantojam to, strādājam ar to, un tas ir ceļš uz šo stabilitāti un izaugsmi. Arī Jaras agronomi, apmeklējot saimniecības, tomēr secina, ka tur, kur saimnieks ir darījis labāko, ko viņš var, un ielabojis šo te augsnes augulību un uzturējis augsnes augulību, tad ražas dati viennozīmīgi rāda arī šajos gados, kad ir sausuma periodi, augstuma periodi, tie ražas rādītāji ir krietni labāki, un līdz ar to arī pie šādas cenas, kas šobrīd ir tirgū, tas ir ieguvums saimniecībai. Jau 5. gadu Jara piedāvā arī lapu analīzes, un tie saimnieki, kas ir izmantojuši lapu analīžu iespēju sūtīšanu uz mūsu laboratoriju Anglijā, arī ieguva datus par to, kā kultūra augs jūtas sezonas laikā tieši barības elementu nodrošinājuma kontekstā. Un, kas bija arī vērojams šī gada ietveros šo analīžu rezultātu kopsavilkumā, kad apmēram 20 līdz 30% šie te barības elementu nodrošinājuma rezultāti ir pasliktinājušies salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas tomēr liecina arī par to, ka tad, kad mēs runājam ar saimniekiem saimniecību vizītēs, kad tomēr kaut kur ir ekonomēts uz NPK saturošu minerālu mēslu lietojumu. Līdz ar to, kā arī varu paturpināt Gati tēmu, kad līdz ko mēs jau tā šajās augsnēs, kas mums ir Latvijā, kuras ir diezgan tā kā ar zemu līmeni, gan fosfora, gan kālija nodrošinājumā, tad mēs īsti nevaram patiešām runāt par ļoti augstā ražas potenciāla iegūšanu konkrētā sezonā. Tā kā Latvijas augsnes ir ar zemu fosforu nodrošinājumu, ir būtiski arī atcerēties, ka ārpussakņu mēslojums šajos apstākļos mums var palīdzēt nodrošināt augam nepieciešamos barības elementus un tādējādi stiprināt augā notiekošos procesus un stimulēt sakņu sistēmas attīstību. Tas ir īpaši svarīgi rudenī, un tāds kā Jara Vita Stārfos CMZ produkts ir gan fosforu saturošs, gan galveno mikroelementu saturošs produkts, kurš var palīdzēt veidot šo sakņu sistēmu un nodrošināt mikroelementus, kas ir nepieciešami ziemošanai. Arī Jara Vita Kombifos un Jara Vita Zeatrel ir tādi produkti, ko var lietot gan rudenī, gan pavasarī, stimulējot sakņu sistēmu. Un it īpaši šī gada apstākļos, kad bija sausuma periodi, saimnieki, kuri lietoja Jara Vita Kombifos, Jara Vita Zeatrel vai Jara Vita Universal Bio, mēs redzējām, ka auga lapu analīžu rezultātos šis te barības elementu nodrošinājums bija pietiekams, it īpaši, ja tika lietots ārpussakņu mēslojums. Tātad šī bija viena no tām stratēģijām, ko varēja izmantot šādos gados kā šis, kad ir izteikts sausuma periods. Tas ir veids, kā papildus augam nodrošināt barības elementus, ko viņš nevar uzņemt caur sakņu sistēmu. Šajos laukos šis ražas potenciāls arī tika sasniegts augstāks salīdzinot ar tiem laukiem, kur šāda stratēģija netika piekopta. Ja mums sakņu sistēma jau pašā pamatā nav attīstīta, mēs patiešām vairs nevaram runāt par labiem ražas rādītājiem, bet vienu lietu noteikti mēs nevaram aizmirst, ka pamatbarības vielas mums nodrošina augsnes resursi, un tas augam ir primārā vajadzība, un ārpussakņu mēslojums tas mums ir kā stimuls augam kaut kādā konkrētā periodā vai kritiskā mirklī nodrošināt šo te augu ar barības elementiem. Līdz ar to mēs no ārpussakņu mēslojuma nevaram sagaidīt plus 2–3 tonnas ražas, bet mēs noteikti varam sagaidīt ātru reakciju augā, nodrošinot šīs barības vielas, un noteikti stāsts ir par graudu, jeb šo sēklu kvalitāti, to, ko mēs iegūstam ražas laikā. Ja tām saimniecībām, kam ir šis deficīts augsnē pēc pamatbarības elementiem, ārpussakņu mēslojums tomēr nokompensē tai brīdī to izteikto deficītu kaut uz kādu mirkli, un tas atstāja zinām ietekmi, it īpaši rudenī uz nākamo gadu. Tā kā neaizmirstam šajā periodā arī lietot ārpussakņu mēslojumu, jo tas ir labākais, ko mēs varam izdarīt, lai sagatavotos ziemošanas periodam.
Sveicināti agronoma brokastu skatītāji! Rudolfs Korteva. Mēģināsim aktualizēt dažas tēmas, kas tas šobrīd ir tie svarīgākie jautājumi, ko mēs uz laukiem risinām. Un es gribētu teikt, ka viņi grozās pamatā ap divām kultūrām, kas ir ziemas rapsis un ziemas kvieši, kur attiecīgi mums ir jāizpilda tie savu mājas darbi pirms veiksmīgas ziemošanas, un šī gadījumā tas ir jāizdara viss attiecībā uz nezāļu ierobežošanu, kā ziemas rapsī, tā arī ziemas kviešos. Ja mēs skatāmies ziemas rapsi, tad šī gadījumā mūsu risinājums Belkārs metezmiks, viņš aptver lielāko ziemas rapšu platību Latvijas teritorijā. Un pēc stadijām, skatoties un pēc šodienas datuma, gribētu teikt, ka Zemgalē lielākajai daļai šis smidzinājums jau ir veikts. Pārējā Latvijas daļā kaut kur jau viņš ir veikts, kaut kur viņš vēl tikai tiks smidzināts. Bet idejiski tur šogad es gribētu teikt, ka daudz sarežģīti jautājumi par praktiskiem lietošanas ieteikumiem nav, jo rapsis tur, kur viņš dīkst vienmērīgi, jau ir gan siltas temperatūras arī bijuši, kas ļāvušas pieraut līdz attiecīgiem stadijām. Attiecīgi sagaidām šīs 3 lapas, kurā gadījumā mēs gaidām pat vairākas lapas, lai ietu citām devām. 3 lapas, nezāles, veicam smidzinājumu un aizmirstam un ejam tālāk un plānojam nākošos darbus. Tur šajā gadījumā es gribētu teikt, ka lielas tiešām problēmas nebija. Biežākais jautājums laikam ir par to, kurš ir īstākais brīdis, jo tu redzi, ka tev ir iesēts rapsis un ziemas kvieši, sārņauks vai kāds cits graudaugs nāk laukā, bet rapsim vēl īsti nav stadija, un ko tad sākt ar gramincīdu vai Belkāru metezmiks, tad tur mēs skatāmies pēc fakta, risinām konkrētās situācijas. Šī gadījumā sakarā to, ka laikapstākļi ir gana veiksmīgi, mēs varam izgrozīties tāda vai citāda ar abiem variantiem. Abi būs pareizi, ko jūs pieņemsiet uz lauka lēmumu. Varam sākt ar gramincīdu, ieturēt dienas starpā un tad veikt Belkāru metezmiks smidzinājumu vai otrādāk. Un tad mēs visu paspēsim un saliksim. Tās par ziemas rapsi, par ziemas kviešiem. Par ziemas kviešiem, šis pirmais rudens, kad Korteva ir iestartējusi Latvijas tirgo ziemas kviešu herbicīdu. Un mūsu gadījumā tas būs herbicīds Lipris. Tas, kas ir citādāk un nebijis līdz šim Latvijā, kad tur ziemas kviešos parādījusies darbīgā viela Arilex, ko mēs varam lietot rudens periodā, ne tikai vasaras un pavasara, bet arī rudenī. Un tas mums iedod zināmu veidu priekšrocības. Priekšrocība numur 1, ka mēs arī spēsim ierobežot jau gan lielākas divdīglapu nezāles, kas to brīdi būs sadīgušas. Vai arī, ja mēs kaut kādu apstākļu dēļ ejam novēloti ar šo herbicīdu smidzinājumu, tad mēs gana veiksmīgi izpildīsim to darbu, ko mēs bijām ieplānojuši šī gadījumā ar Arilex darbīgo vielu no Lipris, ka mēs arī pie novēlotiem smidzināšanas apstākļiem gana labi visu kontrolēsim. Tas ir viens plus. Un otrs plus, kas arī ir vērā ņemams, ir ceļš šogad, ir diezgan daudz kā sārņaugi dažādu apstākļu dēļ, gan zirņi, gan pupas, kas ir caurauguši kviešu sējums. Un šī gadījumā Arilex fantastiski viņi piebremzēs un neliks jums atgriezties uz lauku vēl kaut kādu korģējušo herbicīdu smidzinājumu par to, lai novērst šo te sārņaugu konkurēšanu ar jūsu pamatkultūru. Protams, viss viendīglapu spektrs arī tiks jums satīrīts. Bet par ziemas kviešiem runājot, tur diezgan aktuāls jautājums ir arī ne tikai par rapsi, bet arī kviešos, kurā brīdī tad veikt šo smidzinājumu. Un kurš tad ir tas labākais laiks, un tad šodien tiešām par tiem vairāk praktiskiem ieteikumiem. Šobrīd es atrodos zaļnieku pusē, un šeit mēs ļoti labi redzam, ka tieši ir diezgan laba realitāte uzskatām par to, kā ir dažādi zējas termiņi, un tad tieši 2 dažādas situācijas. Nezāles arī smuki jau sadīgušas. Redzam, viņas nāk jau augšā, un te būtu herbicīdam, ko darīt. Augsne ir gana pasmaga. Redzam arī rapšu sārņaugu dīglapu stadijā. Savukārt laukam blakus arī tikpat smagā augsnītē ar vēlāku sējas termiņu. Kviesis vēl nav, viņš tikko ir iesēts. Te kaut kur pa kādam nāk laukā, bet idejiski lielākā daļa sēklu noteikti mums nav vispār vēl aizsadīgus, tā kā visu vēl tam priekšā.
un labākais brīdis priekš šī smidzinājuma veikšanas. Tā pamata rekomendācija būtu, ka mēs sagaidām, kad ir kviesim viena lapiņa, ja parādās arī tehnoloģiskās sliedes. Tad mēs veicam šo smidzinājumu, ceļš, mēs redzam, kad ir augsnē mitrums, un tad veicot šo smidzinājumu, jūs būsiet trāpījuši jau gan precīzi, un tur vēl labāku efektivitāti nevarētu vēlēties. Jā, viens bija tas par to, ka mēs sagaidām tehnoloģisko veicam smidzinājumu, esam trāpījuši, bet otrs ir, ka temperatūrām arī diezgan būtiski nozīme rudens periodā. Šī gadījumā ārlieks mums ir iedevis kaut kāda veida spilvenu ar izgrozīšanās laikiem, kad mēs varam veikt šo smidzinājumu, ka mums nav uzreiz jāskrien pa galvu pa kaklu, uzreiz pēc sējas ar šo smidzinājumu virsū uz lauka. Bet vēl viena lieta, kam var pievērst uzmanību, ir temperatūras, kāds ārā ir. Šī gadījumā mēs varam sagaidīt arī vēsākas temperatūras, un vēsākas temperatūras palīdzēs herbicīdam tik strauji un ātri nesadalīties, neizskaloties un arī neiztvaikot, un mēs tik ļoti arī nejutīsim tā herbicīdu smaržu visu caur riņķī. Tā kā tas ir noteikti veids, kādā mēs arī skatāmies tā kā varbūt nedaudz ilgspējīgāks to. Varbūt neveicam 20 grādos šo smidzinājumu, jo tad viņš, teiksim, tā tiešām ātrāk sadalīsies un uzreiz tiks kompromitēta produkta efektivitāte un tādas lietas. Un tas ir par temperatūrām. Otrs ir, skatāmies, kas notiekās tādām sarežģītākām lietām kā rapšu sārņauks. Jo šī lieta ir aktuāla pilnīgi visiem ziemas kviešu rudens herbicīdiem, bet kuriem mums bieži vien vajag piedomāt, ja mums ziemas kvieši nāk pēc ziemas rapša. Mēs zinām, ka mums būs ziemas rapša sārņaugi, tad skatāmies, kurā brīdī, cik viņš liels ir. Piemēram, ja mēs veicām savu ziemas herbicīda smidzinājumu, un mēs redzam, ka jau tajā brīdī ir šī tik liels raps, kur ir stabili 1, 2, 3, 4, 5, 6 un vairāk lapas, tur var sakot liels raps. Skaidrs, ka rudens herbicīds viens pats, mūsu gadījumā lipris ar kādu prosulfokārbu saturošo produktu, ar tik lielu rapsi netiks galā. Mēs varam skatīties raps, kas ir dīglapās, to viņš fantastiski ierobežos viņu, bet pēc šī tik lielām rapsiem mums jau nepieciešams būs piedomāt par kaut kādu produktu, papildus produktu, ko te ierobežot šo te raps pie šī herbicīda smidzinājuma. Šeit mēs redzam blakus ir ziemas rapsas dīglapās. Par šādu vispār nav jautājums, vai tas ir klierfildējs raps, vai tas ir parastais raps, abi divu veidu rapšus viņš ierobežos. Bet, saku, pievērsiet uzmanību, ja jūs laukā ir šī tik lieli rapši, tad tomēr aicinu piedomāt pie kaut kādu partneru produktu, ko mēs vēl pievienosim klāt, lai pēc iespējas veiksmīgāk ierobežot šo ziemas rapsi.